Tu zini, kad es visvairāk čakarēju savus bērnus, kad es par viņiem visvairāk uztraucos, un kad es visvairāk čakarēju un piekastījos apkārtējiem, tas bija tad, kad es biju vismazāk sakārtojis pats savu dzīvi, kad man bija vissliktākās attiecības pašai ar sevi, un kad es biju tajā dzīves periodā, ka es nejūtos sevi realizējis, un es nebiju uzdrošinājusies doties pēc saviem sapņiem un piepildīt savus sapņus. Un es biju vismazāk sadziedējis pats savus traumas, pats savus bērnības pārdzīvojumus. Un es vissliktāk jutos tieši pati par sevi. Ja tev šis te rezonē, es aicinu tevi šo piektdienu kolosālajā saulgriežu laikā uz īpašu nodarbību, kas saucās Tu vari dzīvot savu sapņu dzīvi un pārstāt čakarēt dzīvi apkārtējiem un uzlabot attiecības ar saviem mīļajiem. Un, protams, uzlabojot attiecības ar sevi. Ja šī tēma tev rezonē, ja tev uzrunā ideja, ka tu vari piepildīt savus sapņus, ideja, ka tu vari dzīvot savu sapņu dzīvi, kas ir saskaņā ar tavu dvēseli un tavu gaišo, lielisko būtību, ja tu domā vai varbūt šaubies, ka tev ir lielāks spēks un potenciāls, kā tevī patiešām ir, šie nodarbība ir tev. Tad aicinu šo piektdienu, 21. jūnijā, vakarā uz ļoti īpašu nodarbību. Es runāšu par šo tēmu, rādīšu daudz praktiskus vingrinājumus, gan no enerģijas sakārtošanas viedokļa, gan elpošanas vingrinājumus, ko tu uzreiz vari pildīt un darīt, kas palīdzēs tev savādāk justies, kas palīdzēs tev nesakliekt, nepiekasīties bērniem, kas palīdzēs tev pavērst šo te skatījumu uz dzīvi, uz sevi un apkārtējiem savādāk, kas vairos tev prieku un uzlabos pašsajūtu. Es rādīšu daudz mazus vingrinājumus nodarbības laikā. Mēs arī pildīsim meditāciju. Manis spēlēta handpan mūzikas pavadībā. Un veiksim superīgu elpošanu. Ja tu gribi uzlabot savu dzīvi un izmantot saulgriežu laiku, kaut kam īpašam, uzdāvināt kaut ko foršu sev, un līdz ar to arī apkārtējiem, mīļajiem un visai pasaulē aicinu tevi šo īpašo nodarbību. Un tagad vispār pasaulē ir tāds laiks, ka mēs pārējām jaunā laikmetā, un arvien vairāk un vairāk mēs dzīvosim, izejot no mūsu dvēseles, izejot no mūsu dziļajām, patiesajām vajadzībām, un mēs līdz tam aiziesim. Mēs aiziesim līdz mūsu dvēselē, mēs aiziesim līdz mūsu patieso sapņu piepildījumam. Tikai jautājums ir kā. Un palūdzam maigu, foršu un jauku ceļu. Un šī nodarbība ir viens no foršiem, labiem stūrakmeņiem, lai tev tas ceļš būtu labāks, vieglāks, foršāks un kludāks. Yes! Tiekamies, tu esi to pelnījusi!